pirmkārt, labs deputāts ir profesionāls vienmēr. Jo mums visam ir jāsaprot, ka deputāti ir tie cilvēki, kuri pieņem tos likumus, pēc kuriem mēs visi dzīvojam pēc tam. Jā. Un, protams, ka Saeimā tad līdz ar to jābūt cilvēkam no dažādām profesijām, jā, bet tiem cilvēkiem, kuri ir tieši profesionāli savas nozares, lai tas likums pēc iespējas būtu labāk uzreiz, kad viņa tikko ir pieņemti. Tā deputātam jāsaprot savu milzīgu atbildību vēlētāju priekšā, atcerēties katru dienu par solījumiem, ko viņi ir devuši priekšvēlēšanu kampaņā, un saprast, ka viņus darbā ir pieņēmuši viņu vēlētāji, mūsu Latvijas cilvēki, un to ir jāatcerās katru dienu. Es nenākšu sēdēt tāpat vien un par balsu mašīnu es nekad nebūšu. Pirmkārt, deputātam jābūt godīgam un atklātam savā darbībā. Tas ir viens. Otrs ir, ka viņam jābūt savā ziņā neatkarīgam. Es ar to domāju tādu situāciju, ka, ja viņš jūtas kādam īpaši parādā, vai lobētu viņa intereses, tad tas nav deputāta cienīgi, un tad tu nevari iet par deputātu, ja tev ir kaut kāda kāda morāla parāda. Deputātam ir jāieklausās gan savos kolēģos, gan arī oponentos, gan visvairāk arī jāieklausās sabiedrībā. Es esmu par to domājis, un man šķiet, ka laba deputāta džentlmeņu komplektam ir jābūt četrām lietām. Pirmais ir ass prāts, otrais ir goda prāts, trešais ir iniciatīva un ceturtais ir vēlētājs. Un, ja es varu paskaidrot, tad ass prāts, protams, ir vajadzīgs tādēļ, ka darba apjoms tiešām ir liels un ir jābūt īsā laikā, ir jāspēj orientēties dažādos jautājumos. Protams, mazliet varbūt sašaurināt tas darba jautājumu loks, kurā tu jomā strādā, bet vienalga darba apjoms ir liels. Goda prāts, manuprāt, tādā ziņā, ka ir jāpilda tie solījumi, kurus tu esi devis vēlētājiem pirms vēlēšanām, un ka tu arī tiešām apzinīgi strādā, lai nav tā, ka tie likumprojekti, par kuriem tu balso, tu neesi izlasījis un neorientējies tajā jautājumā, par kur tu izsaki savu viedokli. Iniciatīva, tā ir mana pārliecība, ka deputātam ir jābūt tādam cilvēkam, kurš arī tiešām ierosina likumprojektus un nepieciešamas izmaiņas tajos. Un savukārt vēlētājiem, tādā ziņā, ka arī pēc vēlēšanām ir jāsaglabā šī saite ar tiem cilvēkiem, kuri ir par tevi balsojuši, regulāri viņiem jātiekas, jāuzzina viedoklis, vajadzības, aktualitātes, tā lai tu vari pilnvērtīgi strādāt. Es uzskatu, ka labam deputātam, tieši Latvijas parlamenta deputātam, ir jāpārstāv pilnvērtīgi latviešu interesi, un tad arī vēlētājs nebūs vīlies. Ja viņš spēs latviešu interesi pārstāvēt parlamentārajā darbībā, visas darbības periodā, tad vēlētājs atbalstīs viņu arī turpmāk. Katram Saeimas deputātam būtu vismaz pāris likumprojekti jāsagatavo šajā konkrētajā Saeimas sasaukumā. Tāpat arī jāizsaka viedoklis no Saeimas tribīnes, jo tas jau ir tas iemesls, kāpēc viņš ir ievēlēts. Kaut gan es pēc izglītības esmu jurists, ja, bet es tieši strādāju izglītībā, augstākā izglītībā, ja, un manas, var teikt, ka mana specializācija varētu būt tieši likumdošanas un jautājumi un augstākās izglītības jautājumi. Pilnīgi skaidri un gaiši redzu, ka šī jomā vajadzīga reforma, liela reforma, kas jau 3 vai 4 gadus nenotiek. Jā. Vai jūs varētu būt viens no iniciatoriem, kas sagatavo šo likumprojektu? Viņš pašlaik ir tāda stadija, ka tur ir piedāvāti dažādi izmaiņi, ja, bet es, protams, izmantošu iespēju, ar likumdošanas iniciatīvu, ja, grozīt augstu izglītības nopirkumu. Ja. Pats galvenais tagad mērķis, runāsim par tagadējo, ir budžeta pieņemšana. Un no tā jau būs atkarīgi arī manu mērķu arī sasniegšana. Kā mēs savilksim tās prioritātes? Kas būs tas prioritārais mūsu valsts budžetā? Cilvēks vai abstraktas kaut kādas idejas vai
Gaismas pils. Grūti pateikt. Man vajadzēs iedziļināties, bet es noteikti iedziļināšos, jo es labi zinu, ko nozīmē budžets. Es nostrādāju pašvaldības struktūrā ļoti ilgi. Man būs interesanti, un es noteikti paudīšu savu viedokli. Pats galvenais, es gribētu panākt funkciju decentralizāciju, valsts funkciju decentralizāciju. Tas ir ļoti smags un nepateicīgs darbs būs priekšā, es strādāšu pie tā. Tad jūs varat solīt, ka jūs vismaz šo diskusiju pacelsiet, ja ne konkrēti kaut kādu likuma projektu virzīsiet, tad vismaz diskusiju pacelsiet. Jā, un es domāju, ka man būs dombiedri šajā jautājumā. Kādas vēl varbūt ir tādas konkrētākās tēmas? Iepirkuma likums, izglītības likums. Man ļoti sāp situācija medicīnā. Pēc izglītības es esmu jurists. Es vēlētos strādāt juridiskajā komisijā. Man ir arī pēdējos 5 gados ļoti uzrunājusi joma, kas ir saistīta ar eksporta veicināšanu Latvijas uzņēmējiem un vairākas citas lietas. Es labprāt arī Tautsaimniecības komisijā strādātu. Sabiedrības politikai, piemēram, jau no dibināšanas brīža ir iestājusies par progresīvu nodokli, kas, protams, ir jau gājis cauri un nav apstiprināts kā priekšlikums, bet es uzskatu, ka pat tad, ja viņam nav fiskāla efekta tūlītēji, tas ir tāds solidaritātes žests sabiedrībā. Tā joma, kurā es labprāt strādāšu parlamentā, ir izglītība, kultūra un zinātne. Tā ir arī komisija, kurā es esmu pieteikusies. Un tad šie ir tie jautājumi, ar kuriem es arī ikdienā gribu strādāt. Galvenokārt, protams, izglītība un zinātne, mazāk varbūt kultūra. Izglītības jomā tā, protams, ir augstākās izglītības likums, kurš jau ilgu laiku tiek gatavots, pārstrādāts, un, manuprāt, šīs saimnes uzdevums būtu sagatavot kvalitatīvu šo normatīvo bāzi, lai varētu līdz galam arī to apstiprināt. Bet, protams, respektējot reģionālo augstskolu intereses, ne tikai veidojot vienu mega augstskolu Latvijā. Mani mērķi saskaņā ar partijas programmu. Mūsu viskopīgais virsmērķis ir Latvisku Latviju, un ir dažādi vienkārši ceļi, kā to sasniegt. Tas, kas nav rakstīts programmā, teiksim, numur 1, ko jau vienā no pirmajām sēdēm vajadzēs izdarīt, ir pārskatīt ievēlēto saimnes deputātu sastāvu. Jau ir zināms, ka vairākiem ievēlētiem saimnes deputātiem valodas zināšanas nav pietiekami profesionālā līmenī, lai viņi varētu pilnvērtīgi strādāt saimā, un tas ir pretrunā ar saimnes kārtības rūku, kurš nosaka, ka šiem saimnes deputātiem valodas zināšanām ir jābūt profesionālā līmenī. Viennozīmīgi ir arī ar ekonomiku saistīti jautājumi, ar atjaunojamiem energoresursiem. Mēs cenšamies padarīt Latviju neatkarīgu no ārvalstu enerģijas avotiem, padarīt mazāk atkarīgu no Krievijas gāzes. Esam frakcijā lēmuši, ka es varētu darboties ārlietu un Eiropas lietu komisijās, tātad 2 šajās komisijās. Tā kā šobrīd studēju politikas zinātnes, starptautiskās attiecības, teiksim tā novirzienu, tad arī vislabāk šīs, sev redz realizējumu šajās 2 komisijās. Es uzskatu, ka latviešu nacionālistiem ir jāparāda sevi pilnvērtīgi arī ārpolitikā, ir jāparāda, ka mēs vēlamies realizēt šeit tieši latviešu intereses. Priekšrocības, es domāju, ka es varētu būt bišķiņ dinamiskāk savas domāšanas. Tas nav nekāds noslēpums, ka tomēr atšķiras skats uz dzīvi, uz dažādiem paudzēm. Protams, ka man nav īpašas lielas pieredzes politiskā darbībā, un, protams, ka es nezinu tas iekšējais virtuves, kas augt. Un, protams, tas pieredzes trūkums, es domāju, ka viņi būs grūti kompensēt. Protams, salīdzinot mani ar kaut vai tik pieredzējušu deputātu kā Dzintars Ābītis, kurš pat bija deputāts augstākajā padomē un bijis ievēlēts visās līdz šim esošajās saimās, protams, ka viņa pieredze ir daudz lielāka salīdzinoši manējā. Bet
uzreiz šeit jārunā par kaut kādu paudžu, arī domu par paudžu nomaiņu politikā, kur es varu skaidri teikt, ka vienotības līderi par to ļoti domā šobrīd. Parlamentārā darba pieredzes trūkums, protams, bet es domāju, ka tās lietas, kā jebkurā jomā, ja tu esi pietiekami apģērīgs un spēj iedziļināties un seko lietām, ko tu dari, tad ir pieredzējušāki kolēģi, kuri labprāt arī palīdzēs un domāju, ka ātri apgūšu tās praktiskās lietas, kas ir vajadzīgas, lai šo darbu veiktu. Tā par profesionālo pieredzi, es domāju, ka neskatoties to, ka es esmu salīdzinoši būt jauna, tad ir pietiekami liela pieredze bijusi manā profesionālajā darbā, gan strādājot publiskajā sektorā, pašvaldībā, gan arī nosacīt privātajā sektorā, Ventspils augsto tehnoloģiju parkā. Jaunība kā priekšrocības var minēt to, ka spējuši iespējams krietni vairāk uzrunāt jaunatni, interesēties par politiku, iesaistīties politikā, jo viņi varēs redzēt, ka jaunība nav šķērslis, lai sasniegtu ļoti augstus mērķus par politisko pieredzi. Jā, to mums tieši visa Latvija ļoti mēģina pārmest pēdējās nedēļās, ka mums politiskā pieredze nav. Mūsu cilvēkiem vairākiem ir politiskā pieredze, konkrēti man es varu atzīt, ka mana politiskā pieredze nav salīdzināma ar tiem Saeimas deputātiem, kas Saeimā atrodās 10 un 20 gadus. Bet mums man piemīt tādas īpašības kā godīgums, ideālisms, principialitāte, vērtības, kuras acīm redzot vairākiem esošiem politiķiem vai nu nav, vai arī ir pazuduši.